pirms jūs tātad doties mājās. Tēma jums ir visiem skaidra. Tātad esejā e-pusē ierakstīšu apjoms, es domāju, 3-4 lapas. Tā, lai es jūtu, kā jūs mākat rakstīt un kāda ir pareiza rakstība. Tā teikt, vai nav nekādīgi jautājumi. Atkal mājas darbs. Kāds man, mīļie, īri sāk. Tev mēs mazāk vajadzētu runāt. Tagad tu nezināt, kāpēc es uzdodu mājas darbus. Stundās rakstīt, tu strādā? Jā. Ko tu strādā? Tā, viss. Mēs neklausāmies īrisā. Tā, jūs pārējās redzat. Mācies īris, klases vietiem. Dodaties zonas vietu noskaties, jūs nedod pēc jā. Nu, bet tā izbeidz. Labāk pakārties. Ko tu uzstācies? Es uz pensijā šāds. Tu domā, ka viņi aizies pensijā? Lika pagaidīt. Kamēr dzīvos, tikmēr viens vēlams viņu no skolas prom nedabūs. Nu labi, tad mēs drīkstām patās vairs tu nebūs. Tu spriedz šauri egoistiski. Tu pat nepadomā par tiem nelaimīgiem, kas vēl 50 gadus pēc mums aiziešanas būs spiesti mocīties par skolotāju roškrūmu. Un padomā, man katrā apsamets salidojumā būs jāsatiks ar skolotāju roškrūmu. Un padomāsim par mūsu bērniem un mazbērniem. Arī viņiem taču būs jāmācās pie skolotājas roškrūmas. Jā, šo visu var nosaukt bez situāciju. Šā vai tā, skolotāja roškrūmai rīt ir apaļubilē, mums pienākums ir viņu apsveikt. Bet varbūt mēs varam atturēties un nesveikt viņu. Kā? Nu, nesveikt un viss. Nebūs glīti. Es arī domāju, ka nebūs glīti. Skaidrs, ka skolotāja roškrūmas vietā tieši tā arī rīkotos. Bet tāpēc vien mums ir jārīkojas pretēji. Citādi, varbūt mēs būsim labāk par skolotāju roškrūmu. Un labi, bet kā mēs mums veiks? Vai pēc varētu dejot? Jā, kā lūko katru roškrūmai, ciešāk un tādi gara. Un pa 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 para pa 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 para. Šlāgerīs labāk stāv. Mīļā, mīļā, mīļā magonī, tavi vārdi skaistīti vējā. Es zinu, 50 pār, paskatīsim un teiksim daudz laimes simšanas dienā. Nē. Nevis vienkārši 50 klāt un paspiedīsim roku, bet uzkāpsim uz skatuves, jo skolotājas roškrūmas sveikšana notiks uz skatuves. Un uz skatuves nav pieņemts, ka vienkārši pieiet klāt un paspiež roku. Nu, bet ko tā darīsim? Dejosim, dziedāsim vai pampušus skaitīsim? Nē, es domāju, ka tas būtu pārspīlēti. Mums vajag vienkārši sacerēt apsveikuma runu. Man nav tāda dotība. Man arī nav. Nevienam jau nav, bet kādam tas ir jādara. Tāpēc, darīsim visi. Jūs sacerēt uz vienu. Ai, tomēr nevajag. Labi, sāc. Mīļā skolotāja! Mīļā skolotāja? Kas jums par mīļā skolotāju? Tie taču būs zemski meli. Tie nav mali, tā jau ne tā pieklājīgi. Bet kāds var pārprast, ka viņa mums patiešām ir mīļa? Neviens tik nav tik stulbs, lai pieļaut, ka roškrūma kādam varētu būt mīļā skolotāja. Bet jā, skatīsies mums tik tādiem aptaurētiem. Labi, bet kā tu viņu piedāvā uzrunāt? Izdomā.
Cienītām, vai tomēr nevajadzētu. Varbūt vispār izteikamies uzrunas. Nu, bet kā tu tiesat sākt apsveikumu runu? Es nezinu. Nu, tāpēc teiksim cienītā skolotāja. Nu, es personiski viņu vispār necienu. Manuprāt, labi skanātu dārgāk. Mēs saviem nerviem viņu dārgi maksājam. Jā, bet to arī var pārprast. Nu, ja kāds kaut ko pārprast, mēs viņam paskaidrosim. Nu, labi, lai būtu dārgā skolotāja. Labi, dārgā skolotāja. Tālāk. No visas sirds sveicamies lielajā jubilejā. No visas sirds? Nu, bet kā tādu? Esam spiesti jūs veikt lielajā jubilejā. Kas tu mūs spiež? Kā kas? Pienākumu apsīt. Nu, labi, bet vienalga, nu kaut kā neskan. Esam spiesti jūs sveikt. Nu, tad kā rakstīt? Nu, bet pagaidām neraksti. Vajag tikpat labu variantu kā ar to dārgo, tā lai var saprast gan tā, gan otrādā. Kā tad? Esam nākuši sveikt lielajā jubilejā. Starp citu, ļoti labi. Skreišanā esam, lidot nelidojām, bet vienkārši nākam. Skan gandrīz kā esam atvilkušies. Tad tā arī rakstīt, esam atvilkušies. Nē, taču esam nākuši. Labi, esam nākuši sveikt lielajā jubilejā. Tālāk. Novēlam jums labu veselību. Tu vēl idiotiskāk novēlēji nevarēji izdomāt. Nu, nevaram taču mēs sacīt novēlam atlikušo mūžu daļu pavadīt slimnīcā. Un, protams, taču būtu nepieklājīgi jāsaka tā, lai domātu šādi, kas kā pašam citādi. Nu, kā tad? Sacīsim, lai jums veselība. Bet tas viss ir kāda. Un paši pie sevis domāsim Slikta. Vai jums slikta veselība? Jā, tas varētu iet. Tā ir rakstīt, ka jums slikta veselība. Jā, tikai izlaiž to vārdiņu slikta. To mēs katrs klusībā piedomāsim pie sevis. Uzrakstīt? Lai jums veselība. Jā. Novēlam ilgu mūžu. Kāds var pārprast, ka mēs viņai patiešām novēlam ilgu mūžu? Nu nevaram taču mēs sacīt novēlam atlikušo mūžu daļu pavadīt slimnīcu. Tad sakam, ka novēlam kalniešu mūžu ilgumu. Jā. Bet vai tad kalnieši nav ilgi dzīvotāji? Nu, jā. Tieši tā. Ne visi, ja tur bieži gadās kaut kādi akmens nogrūmi, gadās, ka pēc makas akmens kaut kādi 50 gadu vecumā. Jā. Nu, šitā nav slikta doma. Tā arī rakstīt, ka 50 gadu vecumā nav tā akmens uz galvas. Nu, ne tik tieši, nu, aklīgus, nu, novēlam kalniešu mūža ilgumu. Labi, novēlam kalniešu mūžu ilgumu. Tālāk. Panākums darbā, laime personiskajā dzīvē. Kādi ir viņas panākumi darbā? Tas visiem labi zināms. Un laimi personiskajā dzīvē skolotāja Roškuma vienkārši nav pelnījusi. To es pats jau labi saprotu. Mums taču viņai kaut kas ir jānovēl. Es vairs nevaru neko izdomāt. Nu, tad var būt tā, lai piepildās viss, ko jums klusībā novēl ik viens no mūsu skolas audzēkņiem. Tas būtu pārāk nežēlīgi. Es arī tā domāju, nu, taisnīgums ir taisnīgums, bet nedrīkstam taču mēs kļūt par sadistiem. Pat vislielākais nocietinieks ir pelnījis kaut pušiņu žēlastības. Nu, bet tad kā rakstīt? Nu, tad var būt tā, lai piepildās viss tas labākais no tā, ko jums dienu novēl ik viens no mūsu skolas audzēkņiem. Jāteic, ka arī tas vēl būtu stipri nežēlīgi, bet lai būtu. Vienreiz jāpasaka skolotāja Roškrumai visu, ko mēs domājam, tieši acīs. Uzrakstīt? Jā. Lai piepildās viss labākais no tā, ko mums dienu novēl ik viens no mūsu skolas audzēkņiem.